Mēs ziņās jau vairāk kārt pieminējām, ka šodien notiks 12. Saeimas pirmā sēde. Jā, un parlamentā atrodas arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, un mēs šobrīd pieslēdzamies tiešraidē Madarai un parlamentam. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, parlaments vēl ir tumšs un kluss, bet jau ap 9:00 visi jaunievēlētie deputāti saņems deputātu portfeļus ar vajadzīgiem dokumentiem, Saeimas kārtības rulles, satversmes un arī sudraba deputātu nozīmīt. Taču šīs Saeimas vēlēšanas pavada arī vēl kāda cita lieta aizdomas par to, vai Dzintars Zaķis ir ievēlēts Saeimā godīgi, vai nav notikusi tā saucamā balsu pirkšana. Opozīcijas deputāti neslēpj, ka varētu šodien prasīt neapstiprināt deputātam mandātu. Vai ir šāda iespēja? Vaicāšu Saeimas juridiskā biroja vadītājai Dinai Meisterei. Labrīt, un sakiet, vai deputātiem ir iespējams lūgt kādam kolēģim neapstiprināt mandātu? Satversmes 18. pāns nosaka, ka deputāti paši pārbauda savus pilnvaras. Taču te gan es gribētu teikt, ka šī pārbaude ir vēlēšanu rezultātu likumības un pareizības pārbaude, nevis politiska izšķiršanās par to, vai vienam vai otram deputātam ir vai nav apstiprināms mandāts. Es ļoti uzmanīgi izturētos pret jautājumu par deputātu mandātu neapstiprināšanu un atcerētos, ka šis ir faktiski katra Saeimas locekļa konstitucionāls pienākums apstiprināt savu locekļu mandātus. Vēl viens jautājums. Deputāts Jānis Junkurs, jaunievēlētājs, ir paziņojis, ka viņš vēlās nolikt mandātu. Kādēļ viņam ir jānāk un jāzvēr, lai varētu nolikt mandātu? Tāpēc, ka mandātu var nolikt tikai tad, kad mandāts ir iegūts. Un mandātu deputāts iegūst iestājoties diviem apstākļiem. Pirmais apstākļus ir vēlēšana likumības pārbaude un svinīgā solījuma nodošana, kas rezultējās Saeimas lēmumā par deputātu kā Saeimas locekļu mandātu apstiprināšanu. Un tikai tad, kad deputāts ir iegūst šo mandātu, viņš var viņu nolikt. Tas var notikt arī uzreiz pēc zvērsta. Tur nevajag gaidīt kādu laiku. Jā, teorētiski tas ir iespējams jebkurā laikā pēc tam, kad ir nevis pēc zvērsta, bet kad ir apstiprināts Saeimas lēmums, pieņemts Saeimas lēmums, ar kur ir apstiprināts attiecīgais mandāts. Paldies jums liels! Un es atgādināšu, ka no 9:50 dienas garumā mēs jūs informēsim par notikumiem šeit Saeimā un par pirmās 12. Saeimas pirmās sēdes gaitu. Tā, ka sekojiet līdzi programmai un tiešraidēs tiešām Madara vēl ziņos, un tad arī varēsim redzēt šo te svinīgo solījumu došanu.